Čau visiem! Mani video būs kā biznesa idejas cilvēkiem, tiem, kas nezina vēl ar ko īsti sākt, kas grib papildus ienākumus gūt, bez ieguldījumiem, vai tie ieguldījumi būtu ļoti minimāli, maz niecīgi. Vai vienkārši kam ir mājas, kur prasās ļoti, skaisti apstādījumi, to visu tur padarīt skaistiem košumkrūmiem, kociņiem un dažādiem citiem skaistumu augiem, ja? Bet tie stādi maksā bargu naudu un tādus nopirkt, tā kā šobrīd ir, pieņemsim, tur citas lietas ir primārāks un kas ir vairāk vajadzīgs un šādiem stādiem, pieņemsim, tur 100 eiro, tā kā priekš tam tā kā īsti neatliek līdzekļi, ja? Bet patiesībā to visu var izaudzēt pats un pat atliek vēl ko pārdot, vai ne? Un šajā laikā mums taču vēl ir tāda brīnišķīga lieta kā pakomāts. Tas nozīmē, ka nav uz vietas, uz tirgu tur jāstāv, jāsalst, jāmaksā pa vietu un tam līdzīgi, ja. Tāpat tās Facebookā pieņemsim, tur reklāmas saliek, tad par to arī nav jāmaksā. Ja? Varbūt SSR tur diezgan niecīgi, tur tā maksa arī faktiski tur centi, ja, par reklāmu un skatītāji ir ļoti daudz un viss tā, kramē tik kastiņā iekšā, pakomātā iekšā un tā visa Latvija tavās rokās. Šis ir mans pirmais video kvalitātes ziņā un kā tur filmēt un kā būt labāk un kā viņš izskatītos skaistāk. Protams, tas viss man vēl ir jāaug, tas viss ir daudz, kas ir jāmācās visu dzīvi, tikai mācies un vēlreiz mācies, ja? Līdz šim video es esmu sagatavojis, priekš citiem, ja? Tādā veidā vairāk citus reklamējis, ja, sev ne īpaši, tad tā, ja, runāšana un tam līdzīga, mazliet kompleks vai kompleksiņi ir, ja. Mazliet novirzījāmies no tēmas. Ir tāda lieta, kā augiem, ir tāda unikāla īpašība, ka viņus var pavairot no spraudeņiem. Gan istabas augs, gan ārā augs, vai arī no sēklām. Un patiešām tā arī ir. Kā es saku, pat egles zaram var pieaudzēt saknes. Gluži egles zaram mēs saknes neaudzēsim, ja, priekš kā mums tas ir vajadzīgs, tērēt tur laiku un enerģiju, ja, priekš tādas niekošanās, bet, no tās sērijas egles, bet kas ir dekoratīvās egles, pieņemsim, bet, piemēram, Kanādas egles, konika un tur vēl papildus, kas tur šķirnīts kas izskatās ļoti skaistas, ja. Protams, tur ir vērts pacensties un to visu, tur ņemties, darboties un viss tā. Ir daļa augu, gan istabas augu, gan āra augi, koki, krūmi un tādā garā, kuriem pat vispār zeme nevajag, ja. Ieliec burciņā ar ūdeni un skaties jau pēc laika jau saknes ir izdzītas, vai ne? Tad atliek tikai stādīt zemītē iekšā un oļaļā, jau skaties jau stādiņi, vai ne? Un ir augi, protams, kam neies krastā, tur tā vienkārši ar ūdens trauciņu, jā, kam tomēr tā zemīte ir vajadzīga, tad tur jāskatās, jā, kas tur viņam tur vairāk prasās. Tur atkal māte Google mums atkal tādā ziņā atkal var palīdzēt, jā. Jā, tikai tiem augiem ir jāzina laiks, kad to darīt, kad viņus griezt, kad sakņot un visādi tam līdzīgi, jā. Un vēl par augšanas stimulatoriem, kurus arī var izmantot, bet no dabas, nevis tā kā mākslīgos. Tā mēs, šis video ir tāds vispārināts, ja, un tad nākamajos video es tā detalizētāk, apskatīšu, tā smalkāk to visu, ja, centīšos pastāstīt, parādīt un sniegt informāciju. Savas zināšanas, ko es dzīves skolu, ko es esmu mācījusies, ja. Agrāk biju tāpatās, nezināju neko, pilnīgi neko. Man viss tās dārzlietas, man viss bija pilnīgi svešas. Vispār nezināju pat kā kartupeli audzēt un tā, ja. Kāds sāk smieties par mani, ja, bet tā tas ir, ja, un to viss tikai ar laiku tā iemācās. Tu uznāk dzīvē tāds klikšķis, ja,
Un es arī gribētu būt tā vainīgā pie šī klikšķa kādam, jā, kādam vai kādai, kas pastumtu vai pagrūstu tajā virzienā, kad sākt kaut ko audzēt, nopelnīt uz to, kas vedams uz tirgu, kas pakomātā, tas pakomātā, skaties jau eiro aiz eiro, jau skaties jau, varbūt pat simtināk, ja? Ko ne? Vai vienkārši savam priekam skaistu māju, skaisti apstādījumu, kad atbrauc ciemos jau un saka, wow, es arī tā gribu. Netici? Es tev pastāstīšu kaut mazlietiņu ieskatu. Skaties, piemēram, ja? Jā, pieņemsim, ir ļoti tuvu kaimiņi, jā, un tur viņiem tur apstādījumus, tur kaut kas pārkāries skaists pāri un tam līdzīgi, jā, kaut vai pieņemsim kāds kuplais jasmīns, smaržīgs, tāds brīnišķīgs smaržīgs ar kupliem ziediem, es runāju kuplie jasmīni, vai tur kāds vīteņa augs ārkārtīgs, smaržīgs, efektīgs un tādā veidā, jā, vai tūjas tur kuplās brabam tūjas un tādā veidā, teiksim, tas ir jāpaguglē, protams, lai saprast, kas ir brabants, kas nav brabants un visā tam līdzīgi, jā. No tiem tur, nogriežot kāds zariņus, tur 1 vai 5 vai 20 zariņus, tur pat nemaz nemanīsies nekas, ka tur kaut kas tur ir, tā kā jūsu pusē kaut kas ir aizņēmušies, jā, aizlienē. Vai arī vienkārši no kaimiņiem vai kaut kur pazīstamiem var palūgt arī kāds skaists zariņus un tam līdzīgi, jā. Bet, protams, to mēs runāsim, kurā laikā, ko un kas darāms. Vai, teiksim, tur kāds apzāģē, tur kokus, krūmus un tam līdzīgi zarus, ko viņi zarus aiziet vai uz uguns, kur aiznes, tur sadedzina vai kā citādi, teiksim, tur tos zarus likvidē un tādā veidā, bet īstenībā tos zarus tur var sasmalcināt, tur var, teiksim, viņus var attiecīgi tur sagriezt vai tur, mazos zariņos, no kuriem tur burtiski vesela plantācija īstenībā, no tiem var izaudzēt ļoti skaistus un teiksim, ar ko pat uz tirgu, jā, vai kā citādāk, jā, biznesa. Vai pie pazīstamiem kaut kur citur aizbrauc ciemos, tur kaut kas ir noskatīts, jā, un palūdz viņiem, kādu buntīti, piemēram, ar tiem skaistulīšiem, jā, kas jums tur ir noskatīti, un, tad jums jau nav jāstāst, jā, kad jūs tur taisaties ieaudzēt, un tā, ziniet, kā mums latviešiem ir ar to novēlību, jeb kā viņi sauc, jā. Tad mājās, protams, jūs tur var audzēt, eksperimentēt un visādi citādi. Vai uz ielas vienkārši kaut kur apstādījumos, es tā nedrīkst stāstīt un kūdīt, ja? Bet tā netīšām kāds zariņš norauties. Vai vēl variants, pieņemsim, īpašie ozoli. Es nerunāju parastos ozolis, bet tādi īpašie ozoli, ja, kas ir ļoti skaisti un tādā veidā. Arī tos, pieņemsim, tur salasīt. Un ozolu zīles, ja, kas ļoti labdīkst un fēni, ja. Tā kā īstenībā gan laukos, gan pilsētā, gan istabā uz palodzes, gan uz balkona, visur, var kaut ko izdomāt, sadomāt. Vai vienkārši tās būtu parastas sēkliņas, kuras iesēja un attiecīgi stādiņu, tos stādiņus var tirgot, ja? Bet to mēs runāsim, ko izvēlēties un kā un tādā veidā, ja? Kas ir ejošas lietas. Es par konkurenci nebaidos, pietiks visiem, pietiks gan jums, gan man, gan visiem. Galvenais ir, man būs prieks par to, ka es vispār spēšu kādu motivēt un kaut mazlietiņu pacelt. Vai tas būtu pensionāram, piemēram, pie papildus ienākuma, vai jaunā māmiņa, piemēram, jā, vai, teiksim, krietni laukos, kur ar darbiem, tur tā ir, kā ir, jā. Vienīgais tas ir ilgtermiņā, tas nav tāds momentāls, bet ilgtermiņā. Bet, skaties, 1 dobīt, 2 dobīts, 12 dobīts, vai, un tādā veidā tik uz priekš, tik rots un dobīts aiz dobīts, protams, ir tad ravēšana, jā, siltumnīca tāda pavisam, jūs esat bagāti, tad vispār tur, ko vēl var gribēt, vai ne? Ar ko sākt riska faktors, arī tos es izrunāšu, ja, tāpēc man tie video būs diezgan stipri daudz, protams, tam visam būs laiks jāvelt, gan ierunāšana, sagatavošana un montēšana, filmēšana, vispārējo, ja. Tā kā, ja tas tev ir aktuāli un ja tev tas interesē un lai mani nepazaudētu, droši var abonēt mani, protams, priecāšos, ja manam video uzliks īšķīti. Un ir jau vēl tāda lieta,
Pa floristikas līniju arī, protams, dažādas un, teiksim, mājas dekors, visu, kas neprasās pilnīgi neko, tur tik cik darīšana, ja, kur nekāds dižos materiāls nevajag neko, vai vainags tur taisīt no tādiem vai šādiem materiāliem, vai visādi citādi, ja, dažādi tāda veida idejas arī. Un noteikti tam visam piemetīšu vēl kaut ko interesantu, darbīgām čaklām rociņām, kam patīk kaut ko skaistu uztaisīt. Jā, par tām 12 dobītēm. Skaties, vienu dobīti iztirgo, otru dobīti, trešo dobīti iztirgo katru mēnesi par tik un skaties, tie jau ir ienākumi, beigās tev gan drīz vai gadā, gadā gluži nebūs pa ziemu īpaši tās nav ejošās lietas, jā. Bet pa ziemu, jā, kad saule arī pat sēklas īpaši pat nav ieteicams sūtīt un visādi tam līdzīgi, jā. Bet, tas burtiski kā mēneša algu var izveidoties, jā. Ja tā krietnāk un čaklāk pastrādā. Varbūt es te stāstīju par necilajiem jasmīniem, ja, un te kādiem citiem te vīteņa augiem, bet jā, viņi ir spēcīgi, smaržīgi, un tādā veidā, tad, kad viņiem ir sezona, tad, kad viņas parāda sevi visā košumā, godībā un visā savā spēcīgajā smaržā, cilvēki viņus grib. Agrāk viņiem kaut kas ir bijis tam līdzīgi, ja, un kaut kādu iemeslu dēļ sanāca tā, ka šie augi viņiem nav vairāk, tur dzīvesvietu mainījuši, vai kaut kad tur bērnībā, tur bija, tur senču mājās bija, bet tās mājas jau nezinu, vai tur pārdevuši, vai tur, kā dzīvesceļu, kaut kā ir dzīvesceļu līku loču, ja, tad ilgas pēc šiem te smaržīgajiem augiem, vai tās būtu peonijas, ja, vai tie būtu, kā viņi sauc tos te, mīlestības krūms, ja, kas arī smaržīgs. It kā prasti augi, ja, bet īstenībā iemācīties viņus pavairot un tādā veidā, ja, un arī tie ir šie te efektīgi smaržīgie krūmiņi ir ejoša lieta. Šis video pamatā ir uz bildēm, tāds vispārinātais video, ja. Turpmākos tematiskos, atsevišķos tematiskos video, tos es centīšos dzīvākus, ja, vairāk video, kustībā, darbībā un visādi tādā veidā. Un, protams, arī eksperimentēsim. Būs mums eksperimenti. Paldies vienam cilvēciņam, kas mazlietiņi pagrūda mani, motivēja man sākt taisīt šāds te video. Teiksim tā, izlikt savus zināšanas. Ko šajā reizītē pietiks, tad tā tiekamies nākamajā video.